Sveiki, mani sauc Vadims. Mani sauc Natālija. Un mēs esam Kokos dibinātāji jau 14 gadus. Un mēs neesam tikai drēbju veikals. Pirmkārt, mēs esam par mīlestību, par svētkiem, par laimi. Un mūsu galvenā misija ir padarīt pasauli skaistāku un cilvēkus laimīgākus. Un, lai to var izdarīt, mēs padomājam, kā var to panākt. Un, manuprāt, kad tu atnāk uz veikalu, tu vairs neesi vienkārši klients, tu esi mūsu viesis. Un, lai viesis jūtas tiešām izcili kaut kāda vieta, ir jābūt izcilam servisam. Un tad šeit mēs izdomājam vairākas lietas tā, lai padarītu jūsu atrašanos šeit tiešām īpašu. Pirmkārt, jūs piebraucat pie Kokos veikala, jūs redzat fantastiskus burtus, jūs ienākat veikalā un jūs uzreiz sapratīsiet, ka pirmais stāva ir sieviešu nodaļa milzīga un tikpat milzīga ir vīriešu nodaļa otrā stāva. Starp citu, mums arī ir bezmaksas stāvvieta. Tam arī ir ļoti liela nozīme. Kas vēl? Vēl mums ir bezmaksas kafija, bezmaksas konšas, bezmaksas, kas mums vēl? Visādi našķi, Ziemassvētkos pīparkūkos, viss kaut kas Tieši interesants. Tā. Un bezmaksas galerija un bezmaksas diskotēka. Labi, neliels joks, bet par to, ka mēs pirmkārt par skaistumu. Mēs neesam tikai par drēbēm. Mums ir ļoti daudz skaistas gleznes, ko es pats izvēlējos. Varat nākt un paskatīties. Tālāk mums ir ļoti laba mūzika ar labām atsauksmēm. Mēs bijām dabūjuši jau simtiem labas atsauksmes par mūziku. To playlistu mēs veidojam paši jau 4 gadus. Izcilas dziesmas. Viņš pats. Jā, paldies. Tā, lai noskaņa ir patiešām jauka, jo mēs esam par svinībām, par svētkiem, par laimi. Un mums īstenībā pat ir savs albums, ko tieši uztaisīja priekš mums ar Kokos speciālām dziesmām, kuras tiešām skan vienkārši izcili. Tālāk, jā, atbraucot pie mums, jūs droši varat braukt arī ar bērniem, jo mums ir vēl papildus bērnu stūris, lai jūsu bērni var tiešām atpūsties. Dažreiz īstenībā pat grūti aiziet, nevis tāpēc, ka grūti izvēlēties sev drēbes, par to atsevišķi, bet tāpēc, ka bērniem vēl gribas paspēlēties. Bet es vēl gribu pateikt par mūsu stilistiem konsultantiem, jo tā ir mana sirds lieta, un manuprāt, kad cilvēki atgriežas pie cilvēkiem, un ir ļoti svarīgi, ka tu atnāk, lai tevi satikt cilvēks pirmkārt ļoti zinošs, pirmkārt smaidīgs un laimīgs. Tā, lai jūs arī esat laimīgi un lai jūs varat saņemt to daļu no mūsu sajūtām. Tālāk viņš ir zinošs, tālāk viņš ir stilists, kurš nevis tikai jums parādīs, kas mums šeit ir, bet piemeklēs jums īsto izmēru no pirmā acu skatiena, tas ir viens. Otrais, piemeklēs jums koptēlu, kuru izcels jūsu īpašības. Un mūsu galvenās lietas un prioritātes ir, protams, svētki. Mums ir ļoti daudz viss kaut kas cits, ikdienas drēbes, jakas, šorti, apavi, aksesuāri, bet primāra lieta ir svētki, un tie ir uzvalki un kleitas. Par uzvalkiem droši izstāstīja. Un mums ir parasti vismaz uz vietas 3000 uzvalki. Šogad mēs vēlamies, lai ir 5000 uzvalki. Starp citu, runājot par drēbēm, mums ir vismaz no 20 valstīm, bet pārsvarā no Eiropas. Bet tieši runājot par uzvalkiem, uzvalkus lielāko tiesu mēs ražojam paši jau vismaz 10 gadus. Un es pats braucu uz ražotni. Pats izvēlos audumu, katru audumu taustu, izgatavojam vienu modeli, vilkam mugurā, skatāmies ērti, kā izskatās, un tad viņus ražojam. Bet ne visus uzvalkus mēs paši ražojam, jo katram ir sava gaume un arī cenu diapazons. Lai visiem mēs varētu iedot uzvalkus, cenu ziņā ir uzvalki no 100 eiro, ir uzvalki no 200 eiro, ir arī premium klases uzvalki no 300 eiro, un arī tuvākā laika būs uzvalki no 0 ar šūvēs pakalpojumu taisīt, starp citu par šūvēs pakalpojumu taisīšanu. Ja mums ir savs personīgs šūšanas ateljē, lai mēs varam padarīt jebkuru drēbi tā, lai viņi sēž kā uzlieta uz jums, nu, piemēram, kleitu gārums un tā tālāk. Bet nevienmēr tas ir nepieciešams, tāpēc, ka ražojot, kad mēs paši ražojam uzvalkus, mēs ne tikai varam izvēlēties vairākus izmērus. Starp citu, mums uzvalki ir no 42. līdz 70. izmēram, un tas ir tikai
un ne tikai pārastie izmēri. Mums ir gan pagarināti, gan arī saīsināti modeļi, kas arī īstenībā atšķir mūs no arī daudziem citiem. Runājot arī par visam pārējiem drēbēm, arī tie paši izmēri sakot no XS līdz pat 10 un 15 XL, lai katrs cilvēks var atrast sev tas drēbes, kuras viņam piestāvēs, un tā, lai nav jāskrēdā pa cituru. Tad, jā, mums ir izmēri pilnīgi visi, un runājot par visam pārējiem drēbēm, arī ir ļoti dažāds cenu diapazons. Vēl runājot... Es vēl gribu pateikt par to, ka mēs visu laiku lasam un skatāmies atsauksmes, un tā ir degviela priekš mums. Mēs lasam un baudam, un paldies, ka jūs viņus rakstat. Tieši tas palīdz mums attīstīties. Protams, nevienmēr ir labas atsauksmes, bet mēs arī uz tām skatāmies un domājam, ko vēl var izdarīt. Un lai apkalpošana ir nevis vienkārši izcila, pēc tā mēs tiekamies, jā, bet mēs gribam, lai apkalpošana ir vislabākā Latvijā. Vai ne? Jā, no manis milzīgs paldies par atsauksmēm. Un, protams, kā no visiem mūsu stilistiem, kuri lasa, kad viņi lasa savu vārdu, priekš jauniem puišiem, meitenēm, tas ir tiešām ļoti patīkama tāda lieta, lai viņi varētu vēl vairāk augt un attīstīties. Un arī milzīgs paldies par to, ka jūs skatāties mūsu sociālos tīklos, kuri visu laiku attīstās, kad jūs arī tiešām baudat, jūs rakstat par to, un es personīgi apsolu, jūs droši vien, ka redzat diezgan bieži manu seju. Es noteikti rādīšu vēl un vēl jaunu kontaktu tā, lai jums ir interesanti. Да, это потом мы еще тоже на русском расскажем. Vēl gribam piebilst, ka mēs strādājam 7 dienas nedēļā, tā, lai katrs varētu paspēt un atbraukt pie mums. Vēl mēs cenšamies izdarīt tik patīkamu, tik foršu atmosfēru, lai visi ir laimīgi. Un starp citu, ļoti patīkami, ka ļoti daudz cilvēki saka pamanīt, ka mēs paliekam diezgan populāri. Un tieši, manuprāt, kā sakot, ar pagājušu gadu mēs sākam ģērbt ļoti daudz slavenības. Jūs droši vien, ka ieraudzīsiet kādas, bet tas ir tāds arī ļoti īpaša pieredze skatīties uz saviem koptēliem, skatīties uz uzvalgiem, uz kleitam, no skatuves, koncertos, jaungada koncertos, visāds izrādēs, bet ļoti patīkami. Tiešām, kad zvaigznes, liela mēroga zvaigznes, nevis, как на латышском, доверяют нам. Kā ļoti patīkami, kad liela mēroga zvaigznes uzticas tieši mums, un mēs pat bijām ģerbuši šogad veselu seriālu no nulles, bez stilistiem. Un manuprāt, ka tā ir tiešām tāds uzticības līmenis ļoti augsts. Jā, pasak, neluktē viesi. Nu jā, aptuveni tā. Jā. Tā, starp citu, vēl gribēju pateikt, tā arī tāds mazas nianses, kuras it kā varbūt neliekas vienmēr ļoti nozīmīgas, bet īstenībā tām ir ļoti liela nozīme. Mums dažreiz atnāk, lai nopirkt, piemēram, dāvanu un prasa, jā, nedēļas izmērs, vai es varēšu atnākt apmainīt, nezinu, nedēļa laika. Jums nebūs nedēļa, jums būs daudz vairāk, jums ir veselas 60 dienas, lai apmainītu preci vai atgriezt preci, ja mēs runājam par preču iegadi veikalā. Tālāk mums arī, protams, ir mājaslāpa www.shop.eu, kur jūs varat ieraudzīt gan arī preci, kura mūs atrodas veikalā, iepazināties ar to, un starp citu arī pasūtīt savu mājas ļoti ērti un vienkārši. Un tur, ja mazums nedēļas izmērs, vai jūs gribat kaut ko apmainīt, tad tālāk jums ir veselas 120 dienu atgriešanās. Starp citu, mājaslāpa jūs arī varēsiet paskatīties sadaļu veikals Rīgā, kur būs norādīta informācija, kā tik līdz mūsu bezmaksas stāvvietai, kā arī, ja mēs iepriekš runājam par atsauksmēm, ir vesela sadaļa ar atsauksmēm, kuru jūs, mūsu dargie viesi, dalāties ar savu pieredzi. Tā kā droši nāciet un palasiet. Un runājot par svētkiem. Svētki vienmēr prasa diezgan lielus ieguldījumus. Un pie mums ļoti bieži brauc veselas ģimenes, piemēram, mums arī ir kāzuklētis, tad Ligava sev nopirk kāzuklētu, tad Ligavainis uzvalku, tad vēl vectētim, tētim un tā tālāk. Un tas
prasa diezgan lielos līdzekļus, un mums prasa, vai var kaut kā izdarīt tā, lai maksāt pa daļām. Tieši tāpēc mēs izveidojam baigi labu sistēmu, kad jūs varat sadalīt savu maksājumu uz 3 daļām un sākt maksāt tik un viegli no 2. mēneša, neparmaksājot pilnīgi neko. Jā, un vēl es gribēju pateikt tādu teicienu, ka pozitīvs iet pie pozitīva, negatīvs pie negatīva. Mēs Kokosā esam par pozitīvu. Gaidām jūs ciemos, lai jūs visu redzētu ar savām acīm. Un kā parasti, viņš paldies par uzmanību un čau!